Irāna jau atklāti draud veikt raķešu triecienu Ukrainai un sola bargi atriepties. Iemesls ir Ukrainas operācija Kaspijas jūrā. 25. jūlijā Ukrainas drošības dienests tur trāpīja pa Krievijas raķešu kuteri un 2 kuģus, kas atrodas starptautisko sankciju sarakstā un tika izmantoti militāro kravu pārvadāšanai starp Irānu un Krieviju. Irāna paziņoja, ka uz viena no kuģiem gāja bojā jūrnieks, vēl viens tika ievainots, un pēc tam, kā saka, viss sākās. Irānas ārlietu ministrijas vadītājs Abbas Arakči publicēja tiešus draudus Ukrainas prezidentam Volodimiram Zelenskim. Pro-Irānas Telegram kanāli jau ir publicējuši Irānas raķešu darbības rādījus karti, dodot mājienu, ka varētu veikt triecienu. Savukārt Irānas parlamenta deputāts Ibrahims Azizī paziņoja, ka Ukraina, citēju, drīz sapratīs cenu par izdarīto. Volodimirs Zelenskis atbildēja mierīgi, bet pietiekami stingri. Irāņi un ziemeļkorieši jau tāpat karo pret Ukrainu, tikai citā formā. Un galvenais jautājums, kuru mēs šodien arī godīgi apspriedīsim. Kas patiesībā slēpjas aiz šiem draudiem? Vai Irāna tiešām spēja fiziski uzbrukt Ukrainai? Vai arī tie ir tikai skaļi paziņojumi? Un kāpēc rietumu analītiķi jau sauc Ukrainas ievilkšanu Irānas konfliktā par otro soli ceļā uz jaunu pasaules karu? Mani sauc Aleksējs Pečijs, apspriedīsim šo tēmu kopā. Bet pirms mēs sākam, es lūkšu jūs abonēt šo YouTube kanālu. Mēs tuvojamies 300 000 abonentu atzīmei, tāpēc būšu pateicīgs par katru jūsu abonementu. Tātad sāksim ar to, ko tieši paziņoja Irānā, jo tur retorika kļuva arvien asāka. Pirmais uzstājās Irānas ārlietu ministrs Abbas Arakči. Viņš apsūdzēja Ukrainu triecienā pa kuģi, nosaucot to par klaju ANO statūtu pārkāpumu. Un pievērsiet uzmanību formulējumam bez jebkādiem pierādījumiem. Paziņoja, ka pavēli par triecienu it kā devis Izraela, cenšoties ievilkt Eiropu šajā karā. Atvainojiet, loģika ir tik stulba, ka es pat nezinu, kā to vispār komentēt. Mājiens uz to, ka it kā Vladimirs Zelenskis ir ebrejs, tas nozīmē, ka Izraela viņam deva pavēli uzbrukt Irānas kuģim, ko viņš it kā arī izdarīja. Bet Arakči aizmirst piebilst, ka Irāna piegādā militāras preces Krievijai, kas pēc tam uzbruk Ukrainai, un Irāna to dara caur Kaspijas jūru. Arakči aicināja ANO drošības padomi, Eiropas Savienību un starptautisko sabiedrību veikt pasākums pret Ukrainu un saukt pie atbildības šī trieciena organizatorus. Viņš tieši brīdināja, ka šis trieciens, citēju, nevar palikt bez atbildes. Tālāk iesaistījās mazāk oficiāli, bet agresīvāki irāņu pārstāvji. Irānas parlamenta deputāts Ibrahims Azizī paziņoja, ka Irāna neatstās bez atbildes darbības, kas vērstas pret to, un citēju, Ukraina to drīz sapratīs. Šo paziņojumu uzreiz uztvēra kā mājienu, ka Irāna gatavo tiešu triecienu Ukrainai. Tikmēr pro-irāņu Telegram kanāli aizgāja vēl tālāk. Viņi sāka izplatīt karti ar Irānas raķešu darbības rādījus un atklāti draudēt ar triecieniem Ukrainai. Tuvējo austrumu analītiskais kanāls Middle East Spectator tieši vērsās pie Volodimira Zelenska ar, citēju, smalku dzēlienu. Smalku atgādinājumu, ka visa Ukrainas teritorija atrodas Irānas balistisko raķešu trieciena zonā, ieskaitot smagsvara raķetes Haram Šahr 4. Taisnīguma labad atzīmēšu vienu ļoti svarīgu aspektu. Oficiāli Teherāna nav paziņojusi par raķešu triecienu sagatavošanu pret Ukrainu un visticamāk arī nepaziņos. Valsts līmenī pagaidām ir tikai draudi un vispārīgas runas par to, ka kaut kā tiks atbildēts. Konkrēta informācija par raķetēm nāk no Irānas deputātiem un Telegram kanāliem, nevis no oficiāliem militāriem paziņojumiem. Vladimirs Zelenskis, starp citu, atbildēja diezgan mierīgi. Intervijā Britu televīzijas kanālam Sky News Vladimirs Zelenskis paziņoja, ka faktiski Irānas uzbrukums Ukrainai jau ir noticis, tikai citā formā. Citāts. Mums jābūt godīgiem. Irāņi un ziemeļkorieši jau mūs ir uzbrukuši. Un tālāk Zelenskis atgādināja, ar ko tieši.
Jau pirmajā Krievijas pilna mēroga kara pret Ukrainu gadā Irāna nodeva Krievijai 1000 bezpilota lidaparātu Šahed un pēc tam piešķīra licenci to ražošanai. Abas valstis, gan Irāna, gan KTDR, piegādāja Kremlim dronus, raķetes, 155 mm kalibra, artilērijas šāviņus, visa pilna mēroga iebrukuma laikā. Bez jebkādiem brīdinājumiem un, kā tagad apgalvo Teherānā, provokācijām no Kijevas puses. Turklāt Zelenskis atgādināja par 10 000 Ziemeļkorejas karavīru, kuri jau ir iesaistīti karā pret Ukrainu. Tātad Zelenska loģika ir šāda. Irāna jau vairākus gadus karo pret Ukrainu ar svešām rokām. Ar Irānas Šahed droniem Krievija katru nakti nogalina ukraiņus. Tāpēc runāt par Irānu kā cietušo pusi ir vienkārši smieklīgi. Tajā pašā laikā Voldimirs Zelenskis nelielījās, jāatzīst. Viņš atzina, ka jābūt piesardzīgiem un jādara viss, lai nepieļautu jaunu frontes atvēršanu. Pēc viņa teiktā, gatavība tam, ka šie draudi no Irānas puses varētu pastiprināties, ir nepieciešama jau tagad. Tātad prezidents izturās pret draudiem nopietni, taču, kā saka, bez liekas panikas. Nu un tagad galvenais jautājums. Vai Irāna patiešām spēj dot triecienu Ukrainai? Šeit es paļaujos uz militāriem ekspertiem, nevis uz emocijām vai paniku. Tad nu izanalizēsim, balstoties uz militāriem ekspertiem. Sāksim ar skaidri noteikošā izvērtējumu. Piemēram, militārais eksperts, bijušais Ukrainas bruņoto spēku ģenerālštāba pārstāvis Ladislavs Selezņovs, tieši saka, ka Irāna visticamāk nedos tieši triecienu Ukrainai. Bet viņa draudi var palikt tikai skaļa paziņojuma līmenī, kā tas jau ir bijis iepriekš. Bet Selezņovs arī izskaidro tehnisko pusi, un tā arī ir svarīga. Irāna patiešām rīcībā ir balistiskās raķetes, kas spēj pārvarēt šādus attālumus un sasniegt Ukrainu. Problēma ir citur. To trajektorija ies cauri trešo valstu teritorijām, piemēram, caur Turciju. Tātad, lai sasniegtu Ukrainu, Irānas raķetē ir jālido pāri vairākām valstīm. Un tas pats par sevi rada Irānai milzīgas diplomātiskas un militāras problēmas. Jo tas faktiski iesaista šīs valstis konfliktā. Viņi nevarēs aizvērt acis un vienkārši teikt, mēs neredzam, tur Irānas raķeta aizlidoja. Nē, tas nav iespējams. Viņi būs spiesti kaut kā reaģēt, notriekt to vai izteikt diplomātisku protestu notu. Nu, vismaz tas. Tagad konkrēti par arsenālu. Izdevums Defense Express analizē, ar ko tieši Irāna teorētiski varētu sasniegt Ukrainu. Irānā ir vidējas darbības balistiskās raķetes, un visbīstamākā no tām saucas Haram Shahr. To darbības rādījus it kā ir 4000 km, un teorētiski tās varētu sasniegt Odesas ostas. Bet galvenais vārds šeit ir teorētiski, un it kā tas ir 4000 km, jo darbībā šo raķeti neviens nekad nav redzējis. Tā ir Irāņu un Krievu apgalvojums, ka pastāv raķete Haram Shahr, un tās lidojuma rādījus ir 4000 km. Un tāpēc, ja izlaist visu šo Teherānas bravūrīgo retoriku par to, ka Ukraina veikusi triecienu pēc Izraēlas pavēles ar mērķi ievilkt visu Eiropu karā pret Irānu, tad paliek tikai jautājums par līdzekļiem, ar kuriem Irāna teorētiski varētu uzbrūt Ukrainai. Tad jautājums nav par vēlmi, bet gan par reālajām iespējām. Un tās Irānai jau ir stipri ierobežotas geogrāfijas un loģistikas dēļ. Un ir vēl viens arguments. Kāpēc Irāna visticamāk netērēs raķetes triecienam pa Ukrainu? Irānai šobrīd notiek karš ar Savienotajām valstīm. Tās balistiskās raķetes ir galvenais trumps pret amerikāņu militārajām bāzēm Persijas līcī un pret Izraēlu. Tērēt deficītu un dārgu arsenālu triecienam pa Ukrainu, līdz kurai vēl jāizdod caur trešajām valstīm, stratēģiski vienkārši nav jēgas, kad šīs pašas raķetes ir vajadzīgas pašmāju frontē. Bet ir vērts atsevišķi apskatīt, kāpēc Irāna vispār tik asi un strauji reaģē tieši uz notikumiem Kaspijas jūrā, jo Ukraina ir trāpījusi ļoti sāpīgā punktā. Ukrainas drošības dienesta operācijas jēga Kaspijas jūrā nav vienkārši nogremdēt ar pāris kuģus. Nav vienkārši parādīt, ka mēs varam sist tik tālu. Nē. SBU trāpīja pa konkrētu militāra apgādes kanālu starp Irānu un Krieviju.
Skartie kuģi Portoļā 2 un Begei ir tie kuģi, kas pārvadāja tieši militārās kravas no Irānas uz Krieviju. Tātad pa to pašu loģistiku, pa kuru Irāna gadiem ilgi apgādā Krievijas armiju ar droniem un kompaktējošām daļām. Tieši tāpēc Teherāna tā uzvilkās. Ukraina atklāja un sagrāva mehānismu, ar kuru Irāna palīdz nogalināt ukraiņus. Un Irānas reakcija būtībā ir atzīšana, ka Ukraina trāpīja tieši mērķī. Tajā pašā laikā rietumu mēdīji jau virza šo tēmu plašākā kontekstā. Proti, stāsts par SBU triecienu Kaspijas jūrā ir daļa no kaut kā daudz lielāka. Un lūk, Financial Times apskatnieks Gideons Rahmans uzrakstīja, ka Ukrainas un Irānas konflikts var kļūt par otro soli ceļā uz jaunu pasaules karu. Viņa loģika ir šāda. Pašlaik notiek 3 kari. Pasaulē šobrīd ir šādi lielākie. Karš Ukrainā, tuvijos austrumos un potenciālais karš Āzijā ap Taivānu tieši nesaskaras. Tātad tās ir 3 atsevišķas situācijas. Taču pēc Rahmana domām nav izslēgts, ka tās var saplūst vienā globālā konfliktā. Tieši incidents Kaspijas jūrā, kur Ukraina un Irāna kļuva par tiešiem pretiniekiem, viņš min kā piemēru tam, kā atsevišķi kari sāk saplūst vienā lielā karā. Rahmans norāda arī uz struktūrālu problēmu. Pašlaik ir grūti izcelt vienotu bloku, kas spētu pretoties Krievijai un tās sabiedrotajiem. Un Ķīnai, viņš piebilst, ir reāls ambīcijas gāzt Amerikas Savienotās valstis no pasaules varenākās valsts pozīcijas. Un viņš atgādina vēsturisko likumsakarību, ka augošo lielvalstu vēlmi ieņemt dominējušās pasaules varas vietu pagātnē vienmēr ir novedusi pie lieliem kariem. Pašlaik tieši Ķīna pretendē uz šo lomu. Tātad, kā viņš to sauc, Kaspijas incidents nav vienkārši stāsts par Ukrainas un Irānas pretstāvu vai ka Irāna draud Ukrainai un tā tālāk. Tā ir vieta, kur, kā saka, savienojas Ukrainas, Tuvo Austrumu un Āzijas frontes vienā kopējā pretstāves mezglā, kas izskatās šādi. No vienas puses mums ir Krievija, Irāna, Ziemeļkoreja un Ķīna. Savukārt no otras puses Amerikas Savienotās valstis, Eiropa un viņu sabiedrotie. Tālāk rietumu mēdīji min pēdējo galveno akcentu, kas parāda visu, es teiktu, šīs situācijas divdomību. Uz šī fona Trumps, uz tā fona, ka Irāna draud Ukrainai, kas jau ir acīm redzams, ka Ukraina, būsim godīgi, arī zināmā mērā palīdz Donaldam Trumpam, jo ja mēs traucējam piegādes Kaspijas jūrā, tad mēs kaitējam ne tikai Krievijai, mēs kaitējam arī Irānai. Un uz šī fona Donalds Trumps paziņoja, ka uzticās Vladimiram Putinam un Xi Jinpingam, ka viņi nepalīdzēs Irānai. Tālāk viņa citāts. Prezidents Xi Jinpings mūsu nesenajā tikšanās reizē Pekinā man teica, ka Ķīna nekādā gadījumā nepārdos un nenodos ieročus Irānas Islāma Republikai. Un tas attiecās arī uz Ķīnas uzņēmumiem. Vladimirs Putins arī teica, ka viņš nepārdos ieročus Irānai. Es domāju, jūs zināt, ka es viņiem uzticos. Nu un jau šodien, 27. jūlijā, Trumpam tika uzdots jautājums, kā jūs attiecaties pret Zeļenska vārdiem? Par to, ka Krievija vismaz dalījās izlūgdatiem ar Irāņiem, lai viņi precīzi trāpītu pa amerikāņu militārajām bāzēm? Un uz to Trumps atbildēja, protams, es īsti neticu, bet es pajautāšu Putinam, vai viņš deva šādus datus vai nē. Man tas vismaz izraisīja smaidu. Tātad iedomājieties, viņam saka, Trumpam saka, klausies, maniaks Putins tevi apmāna. Viņš vērp intrigas pret tevi, viņš palīdz tavam pretiniekam. Viņš saka, es pajautāšu Putinam, vai tā ir. Kā viņš iedomājas, ka Putins teiks, bāc, atklāja mani, jā, tā arī ir. Protams, viņš viņam teiks, nē, tā nav. Lūk, Trumpa naivums mani dažreiz pārsteidz. Bet te atklājas vēl viena neatbilstība. Pentagona vadītājs Pīts Heksets tieši paziņoja, ka Ķīna un Krievija ar savām darbībām tomēr sniedz atbalstu Irānai. Maskava varēja nodot Teherānai izlūgdatus triecienu mērķēšanai vai tehnoloģijas, kas uzlaboja Irānas bezpilotu lidaparātu precizitāti. Turklāt, pēc Pīta Hekseta teiktā, Krievija visticamāk varēja piedalīties mērķu izvēlē Irānas labā. Tātad aina ir maksimāli absurda. Labi, Zelenskis, labi.
Pats Donalda Trumpa aizsardzības ministrs un izlūkdienesti saka, ka Krievija un Ķīna palīdz Irānai. Bet Trumps saka, es uzticos Putinam un Xi Jinpingam. Un ja būs jautājumi, es personīgi pajautāšu Vladimiram Putinam, vai tā ir taisnība. Un šī uzticēšanās ir tieši drauds mums. Jo ja Trumps piever acis uz Maskavas, Teherānas un Pekinas saikni, tad viņš arī neredz, ka Irānas uzbrukums Ukrainai būtībā būtu tās pašas Krievijas kardarbības turpinājums, tikai jau no citas puses. Rezultāts. Irāna draud Ukrainai ar atriebību par trieciena kuģiem Kaspijas jūrā, kas veda militārās kravas Krievijai. Draudi pieaug, sākot no oficiālā ministra Arakči līdz Telegram kanāliem ar Irānas raķešu darbības rādijus kartēm. Tomēr ir vērts saprātīgi izvērtēt un atzīt, ka tieši trieciens Ukrainai ir maz ticams. Tehniski Irānas raķetes varētu sasniegt Odesu, bet to trajektoriju iet caur trešajām valstīm. Un pati Irāna šobrīd savu raķešu arsenālu izmanto karam ar amerikāņiem. Galvenais, kas jāsaprot. Pirmkārt, Irāna jau sen karo pret Ukrainu. Ar saviem šahed droniem, kurus Krievija izmanto, lai uzbruktu Ukrainas pilsētām, tāpēc Irānas sašutums ir tīrākā liekulība. Otrkārt, Ukrainas trieciens Kaspijas reģionā bija precīzs trāpījums militārā apgādes kanālam starp Teherānu un Maskavu. Un Irānas sniknums to tikai apstiprina. Treškārt, un tas ir pats satraucošākais, rietumu analītiķi jau ir saskatījuši šajā incidentā pazīmi tam, ka atsevišķi kari Ukrainā, tojos austrumos un Āzijā, pamazām sāks savstarpēji saplūst. Vienā globālā konfliktā, kur vienā pusē atrodas Krievija, Irāna, Ziemeļkoreja un Ķīna, bet otrā pusē ASV, Eiropa un to sabiedrotie. Tāpēc jā, atslābt nedrīkst, un sāsinājumam labāk būt gataviem jau tagad. Un labāk būt pārāk piesardzīgiem, un ziniet, būt gataviem arī tad, ja šis sāsinājums nenotiks, nekā tad, ja tas notiks, bet mēs tam vispār nebūsim gatavi. Šeit likšu daudz punktu, jūsu viedokli, jūsu secinājumus rakstiet komentāros zem šī raidījuma. Abonējiet kanālu, nospēriet zvaniņu un neaizmirstiet ielikt patīk. Ar to viss, sauzēt sevi, visiem atā!